Labdien! Šajā video es pastāstīšu par sadaļas, pārbaudes darbi, funkcionalitāti. Lai izmantotu lielvārds pārbaudes darbus, jums jāatver sānu izvēles sadaļa – pārbaudes darbi. Pie šīs izvēles ir informatīvs paziņojums. Tikai skolotājiem. Tas nozīmē, ka šo sadaļu var atvērt tikai lietotāji ar skolotāja kontu un e-klases vai MyCube pasi. Skolēniem, vecākiem vai individuāliem abonentiem šī sadaļa nav pieejama. Līdzīgi kā citās sadaļās, jūs varat izmantot filtrus, lai kategorizētu pieejamos produktus pēc klases vai mācību priekšmeta. Iespējams jau ievērojāt, ka šai video pāris produkti ir ar atzīmi sagatavošanā. Tas nozīmē, ka šobrīd lielvārds komanda izstrādā konkrētos pārbaudes darbus, un tie 3 būs pieejami skolotājiem. Tagad es atvēršu vienu no pieejamiem pārbaudes darbu komplektiem. Uzreiz pēc atvēršanas mēs redzam sadalījumu pa tematiem, kur zem katra temata atrodams gan pārbaudes darbs, gan vērtēšanas kritērija. Kā redzat man ekrānā, ar pārbaudes darbu saturu šai video neiepazīstināšu. Taču tas atbilst standartam un aktuālajai programmai. Katru pārbaudes darbu rūpīgi sagatavojuši priekšmetu speciālisti, lai pārbaudītu dažādu līmeņu skolēnu prasmes. Pārbaudes darbu iespējams izdrukāt, kā arī ērti demonstrēt uz ekrāna, lai pēc iespējas efektīvāk pārunātu skolēnu sniegumu un skaidrotu pieļautās kļūdas. Atvēršu arī konkrētā pārbaudes darba vērtēšanas kritērijus. Šeit redzams katra uzdevuma vērtēšanas kritērijas, punktu sadalījums, kā arī solo taksonomijas līmenis, kuram atbilst konkrētais uzdevums. Mūsu kolēģi ieguldījuši apjomīgu darbu, lai šis saturs būtu pieejams Latvijas skolotājiem. Tāpēc būsim priecīgi uzklausīt jūsu atgriezenisko saiti. Pārbaudes darba sadaļu paredzēts regulāri papildināt un atjaunot. Tāpēc aicinu sekot lielvārds jaunumiem. Tiksimies platformā Soma!